Mans vārds ir Māra, un es gatavoju dažādus produktus no dabas veltēm. Un šie produktiem visiem par bāzi ir augi dažādi. Ziedi, saknes, mizas, un tad es šos augus lieku burciņā, aplēju ar eļļu un nogatavinu. Katrs augs tiek nogatavināts vismaz mēnesi, un tad, kad šie augi ir nogatavināti, tad es leju nost šo eļļu un pievienoju bišu vasku, smaržo labi, un arī eļļu. Šī ir no priežu sveķiem, jo aplējot vienu un to pašu eļļu uz dažādiem augiem, mēs iegūstam dažādas krāsas eļļu. Un līdz ar to šī ir asinszāļu eļļa, kas palīdzēs pie apdegumiem, un šeit ir ievu mizu eļļa, kas palīdzēs pret muguras sāpēm un dažādām. Šeit, piemēram, ir tauksakne, kuras pagatavošanai ir īpaši jāņem vērā, jo viņai ir nianses, bet šī smērīte ļoti labi atjauno kaulu un palīdz pie locītevu sāpēm. Šeit ir smērīte, kurā ir vairāk jau, tur ir kliņģerīte, samtene, un šeit ir arī čili, kas šī smērīte ir sildoša. Asinszāles, kā jau teicu, šeit ir eļļā, bet šeit ir tai pašai eļļai pievienots vasks, un iznāk jau citas krāsas smērīte. Bet šāda smērīte ir varbūt vieglāk paņemt līdzi vai turēt mājā virtuvē, kad gadās kāda ķibele. Šī ir smērīte krūtiņām un pēdiņām, ķilas augstēšanās, ko ļoti viegli lietot, iesmērējot krūtis un kāju pēdas, un kļūst vieglāk elpot. Šīs smērītes sastāvā ir ļoti daudz dažādi augi, un viņš atvieglo augstēšanās simptomus. Šajā smērītē arī ir vairāk sastāvdaļas. Pamatas sastāvā ir ieva, bet ir arī asinszāle un vēl daži augi, kas palīdz arī sāpju gadījumā, piemēram, pušumam. Tā kā man ļoti labi palīdz ātri sadvīst, ja kaut kas ir noticis. Šeit ir vībotņu smērīte, kas palīdz visādām sieviešu kaitēm un arī ļoti labi iedarbojās uz ādu. Un vakarā ejot gulēt, mēs varam sasmērēt pieri un deniņus, būs labāks, ciešāks miegs. Un savukārt pīlāģu smērītē ļoti labi iedarbojās uz ādu, bet tai pašā laikā pīlāģis ir tas augs, kas atver sirds telpu un mēs vieglāk pieņemam dzīvi, kas notiek apkārt. Šī mazā smērīte šajā mazā trauciņā, tā lai varam ielikt kabatā un nesāt līdzi, ja esam saaugstējušies, un tas labi palīdz pie deguna. Lūpu balzāms palīdz vienkārši, mēs viņu varam lietot kā higienisko lūpu krāsu, un tas ļoti labi palīdz atvieglo un ātrāk palīdz herpes vīrusam pāriet. Šeit ir zaļais medus. Medus ar kadiķi un eļļām, kas ļoti labi, mēs viņu varam lietot gan iekšīgi, gan ārīgi. Iekšīgi pie saaugstēšanās, ārīgi var lietot arī pie saaugstēšanās, iziežot krūtis, uzliekot kāpostu lapu un saģērboties silti. Viņš palīdzēs medus šos augiem un eļļām palīdzēs ieies mums dziļumā un kļūt labāk elpot. Un tā. Tas viss, lai mēs dzīvotu veselāki un priecīgāki.